Bampers ir sagatavots uzstādīšanai. Šitās te lielās, cik šitas ir? Vai? Man liekas, ka... Man kaut arī... Te vajadzēja skaidri uzskrūvēt. Vajadzēja šito te uzskrūvēt. Mēs te... Es jau uzlūku šo vīnu.
Tā kā paiesim, Te kaut kādu pāri kaut ko. tad paņem tālāk un... Aizmugurējais bumpers ir sagatavots uzstādīšanai. No 2 bumperiem izvēlējos labāko, bet, diemžēl, abi viņi diezgan saguruši. Šīs te caurules stiprināšanai oriģinālās diezgan bēdīgā stāvoklī. Nu, šī vēl it kā ir pat daudz maz dzīva, bet, lai viņu varētu šeit pielikt atpakaļ, ir jāiztaisno šis te flances, un viņš ir arī jāpiemetina. Un tā kā šī caurule diezgan sarūsējusi, tad es izvēlējos tomēr no krājumiem paņemt nerūsējošā tērauda caurule. Tā bija vienīgā, kas bija šāda izmēra. Nerūsējošā tērauda caurule priekš ņivas bumpera ciets kā velns, bez virpas neizurpas. Un savā ziņā arī labi, jo viņi nerūsēs. Šeit ieprasēja tādas kā buksītes, uztaisītas arī no caurulēm. Un tas nozīmē to, ka šī vieta, velkot klāt pie virsbūves, nesaspiedīsies, nepaliks tāda plakana. Tāpēc arī šādu te, var teikt, uzlabojumu, kuram būtu jābūt jau no rūpnīcas šādai konstrukcijai šeit. Viss ir atjaunots, iespēja robežās, nokrāsots, lai tik ātri nesāk rūsēt vai kā citādi bojāties. Kā, teiksim, alumīnijas oksidējās vai arī rūsē. Nākamais solis ir uzstādīt. Tunings. Vēl viens tunings ir kapata blīvgumī. Parasti viņi beidzās kaut kur šeit, un pa šejienu tek iekšā ūdens, iet šeit. Bet ja viņu palaiž, vismaz līdz šai vietai, tik daudz varbūt nevajag, bet es vienkārši visu gumiju uzliku visā garam abās pusēs, daudz maz simetriski. Un šo te vietu vajag hermetizēt. Es to izdarīju ar Victor Reigns.
bet tikai vairāk kaut kur no šejienes līdz pat lejai. Abās pusēs tieši tā. Šeit vēl arī sanāk, ka pāri ir masas vadam apmēram tā. Gumija ir no bagažnieka vāka. Ņiva ir gatava, viss ir sagatavots tehniskai apskatai, bet man palika žēl un izlēma, ka tomēr viņu nedzīšu šogad pa ziemu, pa sāļiem ķīmijām. Jo pašā pirmajā gadā jau dzīta, lai, var teikt, pirmos kilometrus tas viss pieiet ar sāļiem ķīmijām un sāk rūsēt. Uz vasaru jau būs aprūsējis, tāpēc izlēma, ka tehnisko apskatu tieši nākamgad pavasarī, un tad arī vasara varēs mierīgi nobraukt. Un uz rudeni, jau uz ziemu, droši vien jau viss būs ieņēmis savu tādu agregātu stāvokli ar netīrumiem, un tad jau arī vairs nebūs tik ļoti žēl viņu braukt pa ziemu. Bet pats galvenais ir izdarīts, motors ir piestrādāts. Pašas galvenās ir pirmās sekundes, pirmās minūtes. Nedrīkst motoru ilgstoši darbināt brīvgaitā, tas nav veselīgi, pat varētu teikt, tas ir kaitīgi. Un nākamais posms jau ir motoru piebraukt slodzē. Vienkārši parasta civila braukšana pa ielu. Vai arī likt uz stenda un tādā veidā piebraukt. Ir vēl dažas nianses, kuras es vēl neesmu gan izdarījis, teiksim, kā aizsargus pielicis, bet tas būs jau pēc tam, kad motors būs piebraukts. Kad nevajadzēs vairs šeit neko pārbaudīt, nevajadzēs tikt klāt. Tāpat arī salons ir gatavs, durvju apšūmi. Uzliku šeit tādu, var teikt, primitīvu borta datoriņu, kas rāda spriegumu un kas rāda iekšējo temperatūru un ārējo temperatūru. Ārējās temperatūras devējs ir šeit pie spārni pielīmēts no iekšpuses. Sīkums, bet noderīgi. Bet tā kā man tomēr ar ņīvu šogad gribās braukt, un pat var teikt, ka vajag darba vajadzībām, tad ir risinājums. Risinājums ir baltā ņiva. Auto nav gājis tehnisko apskati šķiet no 2007. gada. Pēdējā tehniskā apskata bijusi 2006. gadā līdz 2007. gadam, un tas, protams, liek par sevi manīt diezgan būtiski. Bet iemesls, kāpēc es pirku šādu auto, kurš ir tik ilgi nostāvējis un prasa diezgan lielu uzmanību, principā gan arī visiem mezgliem, ir tās, ka šī virsbūve ir ļoti labā stāvoklī, un viņa nav jāmetina, un tuvākajā laikā nebūs jāmetina. To var redzēt, teiksim, šeit. Dubļi gan ir aiztīri, tie vēl palikuši no iepriekšējā saimnieka. Tāpat arī apakša. Lielākais virsbūves defekts ir
sasists spārns. Šeit ir bijis sitiens, ir saliecies bumpers, to arī var redzēt. Šeit stūris jau nomainīja, šādi plasmas. Un šeit ir uzlikta špaktela, droši vien ar spaini. Spārns ir palicis šķīps, bet tas man netraucēs. Diezgan darbs ir līdz šim ieguldīts. Ne katru dienu es ar viņu darbojos, nav laika fiziski, bet motors dabūts pie normālas darbības. Pirms tam viņa iedarbināt bija ļoti grūti un arī strādāja viņš slikti, bet tas bija tāpēc, ka karburators bija ierūsējis. Karburatoris paņēma vienu no savējiem un, kā tautā saka, pārlasīju. Samainīja, saregulēja, iestatīja visus iestatījumus, gan pludiņu, gan starta sistēmu. Tāpat arī dzesa sistēma ir savest kārtībā, samainīts termostats, caurules visas, tā skaitā uz apkurs krāsniņu, izmazgāts radiators, tā kā viņš bija vesels, tad jaunu nepirku. Arī apkurs krāsniņa, savest kārtībā, izmazgāts radiators un nomainīts krāns, kurš bija ierūsējis un iekustināts viņu pat nebija iespējams. Salonu izņēma, jo bija slapjums iekšā, šis te ordinālais siltinājums, skaņas izolācija, kas viņš skaitās, bija diezgan tāds piesūcies ar ūdeni, tāpēc, ka no aizmugures no bagažnieka tecēja iekšā ūdens, tā izskatās vismaz, jo šobrīd šeit nekas vairs neteka. Tāpēc viss izņēma ārā, šeit nedaudz būs jāpiekrāso, kur ir nogājusi krāsa nost. Un likšu atpakaļ, gan nevairs oriģinālo šo te skaņas un izolāciju, kā nu viņi tur skaitās, bet alternatīvi. Gumija bagažniekam arī ir nomainīta, jauna. Tad šeit vairs arī netek, ir savs. Pie bremžu sistēmas arī darbs nebija. Mazs vēl nav līdz galam izdarīts. Nomainīja bremžu regulātoru. Vēl būs jāsaregulē viņš. Jāsaliek viss līdz galam. Priekšējās bremzes. Jaunas suporti, jauni bremžu. Diski, jauni kuķi, protams. Šobrīd jau tu var noņemt nost. Samainīšu blīvslāgus, tā kā ņēma ārā stupiķi. Tie nopirkti jauni. Un priekšējās bremzes varēs likt kopā. Arī galvenais bremžu cilindrs ir nomainīts. Ārzemju alternatīva, bet arī tomēr jau aprūsējis, kamēr stāv šeit nedēļu. Tā kā šo te, var teikt, varbūt ne īsti problēma atrisināt šādā veidā. Arī degvielas sistēma ir savesta kārtībā, jaunas caurules, filtrs. Viss ir sataisīts tā, lai darbotos un nebūtu jāatgriežās. Ņīves angārs, kā es smējos, siltumnīca vai telts, kā nu kuram labāk patīk. Ziemā iebruka jumts, tāpēc, ka bija sasniedzis daudz sniega, un vienā dienā tas viss sāka strauji kust, jumts palika smags, neizturēja un iebruka. Parasti es vienmēr ziemā stīru, bet šoreiz es slimoju, nebija iespējas atbraukt notīrīt, un tāds arī rezultāts. Ar šo vietu izsita lūku. Un pēc tam aizgājuši tā uz priekšu un ieskrāpēja tā kā jumtā un pagāja zem priekšējā stikla gumijas. Nu, labi, ka stiklu nepaķēra, jo tur varbūt milimetrs līdz stiklam bija palicis. Citādi būtu stikls gabalos, bet stikls izglābās un jumtā švīkas ir tīri tikai līdz gronskrāsai. Nav tik traģiski, kā sākumā izskatījās. Ir, protams, te bišķi bojāta gumija, bet nav saplēsta. Tagad viņa ir kā
uz leju, jo viņa arī ir augsta, cieta, paliks ārā silts, tad šeit viņa iztaisnosies. Un šeit ir skrāpējumi, šeit ir tāds ar bišķi ir buktīti, bet nav pavisam minimāli. Ņemot vērā jums kāds viņš vispār ir, tad nekas traģisks tas galīgi nav. Un principā tikt cauri viegli izbīli, vienīgais tikai tas, ka stikla priekš lūkas dabūt vairs nebūs iespējams, un lūka būs kaut kā vai nu jālikvidē, vai jāizdomā kaut kāds variants, kā viņu aiztaisīt ciet. Vissliktākais, protams, tas, ka tecēja iekšā ūdens pa lūku, pietecēja viss pilns, sēdekļi pietecēja stikli, protams, visos jau izsūta, visus ārā iztītī, bet tā izņemot sēdekļus vēl stikli nāk. Izplēst ārā kovrolīnu, kas tur pa perimetru bija pielīmēts, izslaucīja, un tād arī vadītāju pusē pa pašaigi izdarīt, viss izplēst, ir baseins. Sēdekļi arī pielījuši, bija pilni, bet nu tie jau tādi ir pažuvusi. Salons ir izžāvēts. Kovrolīnu gan nežāvēju, to es atpakaļ nelikšu. Ja nebūtu jāplēš ārā, tad atstātu, bet tā kā viņš pieliem bija jāplēš ārā, lai izžāvētu visu, tad atpakaļ vairs nelikšu, man viņš tomēr nepatīk. Ir jāatrod cits risinājums, atrast ordinālu šo te grīdas segu lietot labā stāvoklī ir praktiski neiespējami, bet jaunās ir stingri plānākas un ģeometriski ir visai neprecīzas, cik noskaidroju pēc statistikas no cilvēkiem, kuri bija viņu pirkuši un izmantojuši. Ir vairāki risinājumi, bet pagaidām vēl nezinu, kur izmantošu. Bet jebkurā gadījumā grīdas segas jautājums ir risināms. Vislielākā problēma būs ar lūku, jo šādu stiklu atrast ir neiespējami. Konkrēto lūku es noņēmu no donora auto 2000. gada sākumā, un kopš tā laika tādu neesmu redzējis. Lūka kā tāda man mašīnā vispār nav vajadzīga, jo es nelietoju lūkas. Bija gan tikai viena mašīna, kur es izmantoju lūku, tur bija tā kā augšējā daļa bija stikls, pati pamata daļa. Apakšā bija tāds tā kā aizbīdnis, lai nespīd gaismu iekšā, un vēl pa vidu bija tāds kā aizkars, kurš laid iekšā gaisu, bet nelaid iekšā gaismu. To lūkas tai mašīnai izmantoju, jo bija ērti. Viņai gan bija kondicionieris, bet tajā laikā nevarēja dabūt detaļas priekš viņa, tāpēc izmantoju lūku. Kaut gan arī kondicionieris reti, kurai mašīna izmantoju, jo tad ir pastāvīgās iesnes, kaut gan temperatūru griežu parasti, kad izmantoju pa 3-4 grādiem mazāku nekā ir ārā, bet tik un tā. Ņivēja lūkas liku nevis tāpēc, ka es viņu gribu izmantot, bet tāpēc, lai pātrinātu virsbūves remontu, jo 2019. gadā, kad metināja virsbūvi, naivi cerēja, ka paspējuši gan sametināt, gan nokrāsot un arī vēl salikt, lai varētu braukt. Jumts ir diezgan bēdīgā stāvoklī. Nav kritiskā, bet ir bēdīgā stāvoklī. Šī vieta ir bijusi visvairāk cietusi, jo jumts bija iemīcīts. Šī vieta bija zemākā, visvairāk iemīcīta. Šeit ir gadiem stāvējis ūdens, gan ziemu, gan vasaru. Bija pilns ar visādiem mēsliem, lapām un tā tālāk, līdz ar to tas viss te ir puvis. Bet neskatoties uz to, jums tomēr ir saglabājies kā tāds. Ar defektiem, bet ir saglabājies. Šī vieta ir visbēdīgākā. Šeit ir kādreiz bijusi antena. Man bija doma sākumā ar eglīšu tipu urbi izurbt lielāku šo te urbumu un ielikt gumijas korķi, bet tā kā šeit ir tāds puveklis un apkārt šeit ir mazi caurumiņi, tā kā adatas, tad šis variants īsti nederēs. Ir vēl arī šeit, te jau ir lielāks caurumiņš, šeit arī ir mazāks, šeit ir lielāks, bet šo vietu es saremontēšu citādi. Šeit es ar caurveidu urbi izurbšu urbumu un ar bleķīti tādu aizmetināšu viņu ciet.
Šeit var špakteli iztikt. Bet šis te viss laukums tomēr ir tāds diezgan bēdīgs no apakšas arī skatoties uz viņu. Viņš ir diezgan bēdīgs. Var redzēt, es jau esmu patīrījis nost arī rūsas pārveidotāji, kas bija uzpūsts virsū. Rūsas pārveidotājs strādā tikai virskārtā, no viņa jēgas ir, negluži ka nekādas, bet ļoti maza jēga no viņa ir. Un šo te vissliktāko vietu es negluži remontēšu, bet izmantošu vienu dzīves šmuguli. Un dzīves šmugulis mums ir šāds te lūka. Lūka, protams, ir tā sauktā krutka, bet tajā auto, kur viņa man bija, viņu nelaida, netecēja. Viņa bija, laba krutka, tā teikt. Tāpēc es arī viņas saglabājis, es izņēmu ārā, konkrētais auto tika norakstīts. Bet lūka palika un nostāvējis kādus gadus 15, iespējams pat vairāk. Un izskatās, ka tad viņai būs pielietojums. Jāuztaisa šablons, pēc kantītes jāuzliek šeit virsū, jāizzādiņģē jumts un uz stikla līmi viņu varēs ielīmēt. Protams, variants nav tas pats ideālākais, bet viņš ir pietiekoši labs, lai atrisinātu šo te problēmu. Ja es būtu zinājis, kad visi procesi prasīs gan arī 5 gadus, tad noteikti būtu tomēr atlicis un mainījis jumtu kopumā. Lai jumtu nomainīt ir šobrīd, teiksim, ir jāizņem ārā priekšējais stikls, jāņem nost aizmugurējais bagažnieka vāks, eņģēm jāņem nost šie te hroma moldingi, jāurbi metinājuma punkti ārā, un pēc tam vēl tas viss ir jānoplēš nost no šīm pastiprinošām plāksnēm, kas iet šķērsam. Process ļoti darbietilpīgs un pats galvenais, ka ir vajadzīgs labs donoru jumts. Var teikt pat ideāls, lai būtu vērts mainīt. Šobrīd man pacietība tādam darbam nebūs. Toreiz arī varēja aizmetināt ciet, vienkārši bleķi iemetināt iekšā, bet metinot bleķi tur viss savārptos un vajadzētu spainu špakteli, lai varētu daudz maz izlīdzināt. Šobrīd jumts arī nav īsti taisns, buktas ir palikušas, bet tas tā kā ir mazākais, kas varēja notikt. Man bija princips neizmantot špakteli vai izmantot pēc iespējas mazāk, kā arī notika. Vislielākā špaktele ir uz durvīm, kad durvis, var teikt, metināja no jauna visu apakšu, bet uz nesošās virsbūves špaktele ir tikai 3 vietās un ļoti maza. Šobrīd arī kā ir variants viņu aizmetināt ciet, bet tas ir ļoti šarps variants. Tā kā domāšu kādu citu variantu, lai varētu viņu aiztaisīt ciet un lai varētu braukt uz tehnisko apskati. Jo tādu nebrauks arī pat šobrīd ārā mašīna stāv un zem plēvis nevar pat ārā viņu turēt. Ir man viena BMW lūka, kura ir no bleķa. Varbūt varētu paņemt bleķi no viņas, jo viņš ir sfērisks, tieši kā šeit vajag. Un, visdrīzāk viņu tā kā stikla vietā viņu ielikt nevarēs, jo bleķis tomēr lokās un viņš staigā šeit stikls 3 mm biesi bijis. Bleķis diezgan plāns, konkrētajā lūkai šķiet kaut kur virs milimetra. Līdz ar to viņš nepievilksies vienmērīgi. Var ņemt biezāku, bet tur atkal būs svars. Ir nianses, jebkurā gadījumā. Ar beņķiem arī nianses ir. Beņķi man patreiz ir otrā ņivā. Šai ņivai meklēju patreiz aktīvi vēl tādu pašu komplektu, bet pa šo laiku ir izaugušas cenas, kamēr ir pagājuši šie te gadi. Ir viens variants, bet tur ir saplīsuši mehānismi, kas atmet atzveltni. Negribu nodarboties jau ar remontu, gribu atrast veselas normāls beņas, viņi ir diezgan maz. Viņi ir vai no kompakta, vai no kupējas, un kā tāda ir maz. Vai nav īstā krāsa, vai arī pārspīlēta cena pie 200 eiro, vai arī
krāsa vai arī salūzuši. Nu, sliktākajā gadījumā likšu atpakaļ oriģinālos benčus. Tas ir ļoti slikts variants būtībā, bet nu, tas ir variants, lai varētu sēdēt. Lai video beigtos uz pozitīvas nots, iedarbināšu motoru. Motors nav darbināts kopš glābšanas operācijas, kad viņi brauc ārā no angāra. Tā sauktā būs jau vairāk mēneši pagājuši. Vajadzēs arī veikt pavasara apkopi, vajadzēs nomainīt eļļu, tā kā motors tomēr ir piestrādāšanās sākumā, kad viss ir tikko pēc metāla apstrādes izurbti cilindri, jauni virzuļi, tas viss savā starpā satrinās. Tas viss sākotnēji ir ass, Hons, teiksim, ir ass. Un, kad tas viss savā starpā sastrādājās, rodās tomēr kaut kādi metāla nosēdumi eļļā pēc tam. Tā kā eļļu vajadzētu nomainīt.